lai piedot manas klientes man šo. Kad es paliku stāvoklī abas reizes, mani mocīja toksikoze. Un ja ar pirmo bērnu bija Covids, un es nestrādāju, un man nebija klienšu, un neviens tādēļ necieta, tad ar otro bērnu bija pavisam savādāk, jo pirmie mēneši iekrita tieši vasarā, tieši karstākajā periodā. Oh my God! Oh my God! Pateikt, ka es miru nost, ir nepateikt neko. Un man bija sarakstītas līgavas. 4 no rīta. Ir jāceļas, ir jābrauc, ir jākrāso, ir jāizskatās galu galā pēc cilvēka. Paralēli milzīgam nogurumam tev nepārtraukti nāk vēmiens. Oh my God! Es braucu līdz līgavām, stājoties un vemjot ik 20 minūtes. Paldies Dievam, es nevienai virsū neuzvēmu. Bet šī doma nepārtraukti bija manā galvā. Padalīties meitenes ar saviem kādiem tādiem stāstiem, lai es sajustos labāk.